Uzbrukums turpinās. Savaļnieks tālā labajā malā. Nu, Rogovam jābūt uzmanīgam. Centrējums. Un tā. Ir gals. Nu, tur tāda nedaudz kurioza situācija. Tur šķiet, ka pirmo sitienu Stūriņš tika galā, bet īsti aizsardzība nenāca talkā. Un rezultāts 26. minūtē ir atklāts. Priecājas līdzjutēji. Nu, varbūt ne tā skaistākā epizode, bet gols paliek gols. Pastīsimies vēlreiz. Ap pirmo sitienu tiek galā. Nu jā, aizsargiem vajadzēja būt aktīvākiem. Uz labo malu, Savaļnieks brīvs. Un 2-0. Nu, šoreiz Raivo Stūriņš. Šķiet, ka nevisai precīzi, sekmīgi nospēlē vārtos. Nefiksē viņš bumbu un arī atsit ērti priekš RFS vienības. Nu, pastīsimies vēlreiz. Centrējums no RFS retajiem stūriem. Sitiens. Gols! 3-0! Kompensācijas laika izskaņā. Ar tādu apvedošu, planējošu sitienu ar galvu. Bumba atrada ceļu vārtos. Interesants gols un pastīsimies vēlreiz. Es jau gribēju teikt, kaut ko pa zemu varbūt bija. Arī vienam no Latvijas izlases līderiem. Pastīsimies, ar ko beigsies šis uzbrukums. Atkārtot sitiens un 4-2. Darko Lemajičs. Nu, ja pirmais gols kaut kādā mērā varētu arī netikt ieskaitīts, nu tad šeit nekādu šaubu nav. Nu, es domāju, tieši Lemajičam gols, protams, ir ieskaitīts. Ikaunieks Marešam un vai būs 5? Ir 5. 5-2, nu, tā teikt, līdzjutēju vēlmes uzklausītas un jau pēc gūtajiem vārtiem arī tiesnesis aptur spēli. Tādējādi Tukuma pilsētas stadionā šis mačs ir noslēdzies. Futbola klubs Tukums 2000 savā laukumā, savu skatītāju priekšā ļoti rezultatīvā mačā ar rezultātu 2-5.